Vēl ir pavēlts redaktors Canva un ClipChamp. Es iesaku šitos video redaktors arī apskatīties salīdzināšanai. Un vēl pavēlts redaktors ir Vane. Un pēc manām domām tas ir ļoti korekts video redaktors. Ko šodien arī ies runa. Tālāk es nospiežu video redaktoru Vane. Un ļoti labi ir tam video redaktoram, ka viņam ir šitā daļa ir projekti. Jo es jebkuru projektu varu paskatīties jebkurā laikā un palabot. Es vienkārši pirkstu to laikskalu pabīdu uz priekšu un ātrumā paskatos. Labi, es izēju ārā. Tālāk ir šī nodaļā projektos nevar iet iekšā, un to video nevar iztaisīt uzreiz. Tam mums jāmeklē iespēja, kā iztaisīt video. Un mums šitie iet iekšā stāstos. Un mēģināsim iztaisīt vienu stāstu. Un kā mēs to stāstu nosauksim? Nosauksim Es mācos. Nospied nākošais. Mums šitien jānospiež tagad ir. Un kāds video es varu, tur ielikt video iekšā, kāds video var ielikt. Es ielikšu priekšpusi un pakaļpusi. Tas nav tas. Šita būs. Tas ir viens. Tas otrs. Spiežam nākošo. Un atkal nākošo. Tā esam iztaisījuši. Tā mums otrā sanāca. Tā var apmainīt tomēr. Tagad ir pareizi. Tad pieliksim kādu video klāt. Noliek skals uzreiz. Šito pieliksim. Un ātrumā apskatāmies video, kāds izskatās. Not video esam iesākuši. Un tas nav viss, te mums ir jāiesevo tas video un jāspiež uz augšā uz pogu, kur uzzīmēt disketi. Viss. Un ejam atpakaļ uz projektiem. Ja kur ir Es mācos, ir projekts. Šito var izdzēst, Es mācos. Beigas arī var izdzēst. Bet es parasti uzreiz nedzēšu ārā. Lai varētu vieglāk ielikt citu video iekšā.
Labi, te esi ārā tagad. Te ir izmainījies nosaukums. Iztaisīsim nosaukumu vēl. Nospiežam uz pārsaukt. Un nosaukumu iztaisīsim makšķeri. Un ielādēsim iekšā nosaukumu. Kur ir makšķeri? Ja jūs nezināt vairāk, ko darīt, vai jums izbeidz jaunradē, skaties augšā kreisā stūrī to grāmatiņu, un es viņu nospiežu. Šitā tieši var. Labi, skatāmies tālāk. Šitā arī var. Skatāmies tālāk. Kādreiz vajag tos video iztiesīt mazākus. Tā ir. Labi, skatāmies tālāk. Šitā var izdarīt. To fonu apgriezt otrādi. Platāks ekrāns laikam galvenāks skaitās. Un ekrāns 1:1 skaitās draudzīgāks. Instagramā kā Instagramā. Labi, te mēs skatāmies tālāk. Te ir pātrināt un palēnināt kustība. Labi, mēs skatāmies tālāk. Labi, mēs skatāmies tālāk atkal. Šitie ir filtri. Šeit neuzlabo attēlu, bet iztais vai nu kontrasts lielāk vai nu siltāk to attēlu. Varbūt Instagramā tādu var taisīt, jo es pats negribēju tik stipri labot savus video. Skatāmies tālāk. Šitādi fonti ir uzrakstīt, tur var. Šrifti visādi ir. Labi, skatāmies tālāk. Šeit uz taktīm var salikt karodziņus, un te var iztaisīt, kā klipa mainās.
Man šitas sākam bija, bet tagad ir noņēmies nost. Jo es viņu neaiztiku. Labi, skatāmies tālāk. Šeit laikam balss jāieraksta. Labi, tad viss. Ejam laukā. Tas vēl nav viss, ko mēs varam ar šito video redaktoru. Mēs vēl savu video varam nošērot, jeb pacelt. Un tas dara šādi. Mēs nospiežam uz savie video. Un tālāk nospiežam pogu, kur uzvietā bultiņi ielaidat augšā. Nospiežam. Tālāk nospiežam eksportēt. Un to video var nošērot. Šeit redzams uz Instagramu, YouTube, Facebooku un citiem. Vēl savu video var nošērot no galerijas. Jūs tikai pasakiet saviem draugiem sociālās vietnes adresi.